Čau Nacionālajos mīlestības svētkos! Es esmu ļoti šeit, esmu Valentīna diena, es esmu gatava tai, un tāpēc šodien arī vēlos iepriecināt jūs ar konkursu. Šim video būs divas daļas. Pirmajā daļā es jums parādīšu dāvanas, ko esmu tieši jums sagatavojusi, un otrajā daļā es jums parādīšu dāvanu, ko man sagatavoja aģentūra Ārprāts. Ārprāts, ka es jums saku. Bet arī jūsu dāvanas ir vienkārši fenomenāls. Es gāju katru pirku. Šeit ir tikai viena sadarbība, jo man palūdza, un es nevarēju atteikt tik labiem maniem mīļumiņiem, manam uzņēmumam, ko es apmeklēju reizi mēnesī, katru mēnesi. Bet pārējo visu pirku par savu naudu. Tāpēc es ļoti ceru, ka jums patiks, un esmu to I have handpicked these items myself from my hands and heart to you. Es domāju, ka man ir jāsāk ar visdārgāko lietu šajā visā, un tas ir Skims pidžama, Skims halāts. Tātad šāds te rozā Skims halāts ar maziem ķirsīšiem tieši Valentīnas dienā. Mani nāgi arī ļoti, manuprāt, mečo šo vaibu. Kā jau mēs zinām, Skims ir amerikāņu Kim Kardashian uzņēmums, tāpēc es arī pasūtīju šo labu laiku atpakaļ. Starp citu, tā ir Valentīna dienas kolekcija, vai ne, kas iznāca kopā ar Lana Del Rey, vienkārši mīlestības dieviete. Ziniet, kā bija? Es biju uzlikus modinātāju savā iPhone'ā, kad iznāk šī kolekcija. Tā bija koda otrdiena 7:00 pirms pāris nedēļām. Un es biju uzlikus tieši šajā laikā to modinātāju, lai es varētu ķert to visu labāko, vai ne? Un noskan modinātājs, pirmā lieta, ko es daru, paņem datoru, ieju Skims, un tur bija tāda cilvēku plūsma, ka es nevarēju pabeigt savu order vienkārši aptuveni 3 līdz 4 stundas, un es centos caur telefonu, caur datoru, centos pabeigt un samaksāt, vai ne, order, jo es biju ielikusi groziņā kaut kādas 3 lietas. Pēc tam es vienkārši bišķīt padevos, atgriezos pēc 4 stundām, un, protams, kad viena no precēm, kas bija visātrāk izpārdotākā, ko es arī pati gribēju, man vairs nebija groziņā, es paliku bez šīs preces, bet tāpatās es domāju, ka šis halātiņš, tas ir izmērā M, bet, manuprāt, M izmēru var pielāgot gan lielākām mēģinām, gan mazākām, tievākām, garākām, īsākām. Vienkārši, manuprāt, tas tāds labs, vidējs, medium izmērs. Un tad es turpināšu ar otru lielāko dāvanu, kas ir kalējas silks lielais maturulis. Starp citu, šodien man ir, vakariem pa nakti es ieliku mazo, un šīs mazās lokas ir tiešām tādas bet lielais rulis būs tātad lielāks lokas, netika mazas. Es arī redzēju, ka Kalējas silks Instagramā bija ielikusi to, ka viņiem ir jauns packaging. Šis ir jaunais, skaistais packaging, jo iepriekš viņiem bija tāds, arī nebija slikts, vai ne? Viņš darīja savu funkciju, bet šis ir ar krāsiņām un ir vēl skaistāk. Tā kā, vai jums ir tāds, kāpēc Valentīna dienā tu izsoli šīs balvas, jo tad jau ir klāt šī diena. Bet pirmkārt, es ar savu draugu vienkārši fiziski nevaram nedēļas vidū atrast laiku, kad vienkārši iet un izbaudīt divvientulību, bet brīvdienās tas ir cits stāsts. Tāpēc, jā, mēs svinēsim pirmkārt vēlāk, nevis tieši Valentīna dienā. Un otrais ir tas, kad šis ir februāra mēnesis, tas ir Valentīna dienas mēnesis, tas ir mūsu sievišķīgais enerģijas mēnesis. Un tas ir īstais laiks, kad saņem dāvanu vienalga, kurā dienā. Nākamā lieta ir saistībā ar nadziņiem. Vienmēr sakot, es dodos uz Celebrus Beauty skaistumkopšanas salonu jau aptuveni gadus 3, un man tur ļoti, ļoti patīk. Un vēlamies kopā ar viņiem, šī ir tā sadarbība, ko man tā teikt piemiedz ar acu salonu vadītāju Ginta, un viņa teica, ka mums arī jāpiedalās. Un es teicu, labi. Tātad šeit ir sadarbības ietvaros 3 eiro dāvanu kartes šajā salonā. Es vienmēr veicu tur nadziņus, bet tur veic arī uzacu laminēšanu, skropsu pieaudzēšanu, jā, jūs vienkārši noteikti pačakojat viņu Instagram un atradīsiet visu, ko jums sirds kāro pa 3 eiro. Es domāju, ka daudz ko var, ja jūs kaut ko ekstra gribat, pat arī piemaksāt. Bet tālāk nākamā lieta, par ko esmu tik priecīga, ir vesels komplekts ar produktiem. 4 produkti vienā aromātā, protams, ka viņi ir rozā. Pirmā, protams, ir dušas želeja. Tad viņš smaržo svaigi, bet tajā pašā laikā ir tāds saldens. Man ļoti patīk saldas smaržas, bet viņš nav pārāk daudz. Viņš ir vienkārši gan sievišķīgs, arī ļoti, ļoti ārpriekš džima, jo es
vienmēr mēs džim somā dušžilē, un tad šī, manuprāt, perfekta. Arī roku losjons, roku krēmiņš, un man arī ļoti patīk, ka pirms miega vienkārši tā uzspiest un viss doties. Nav jātaisa vaļā, nav jāskrūvē nekas, tāds ļoti parocīgs. Ķermeņa skrubis. Man ļoti patīk izmantot vispār ķermeņa skrubjus, īpaši pirms skūšanās, vienkārši ir viss tas vecā āda jānoskrubē, un tad šis nāks pa labu. Un visbeidzot, protams, body mist, kur tad mēs ietu bez tā, mums ir jāspūšās, mēs esam meitenes, mums ir jāsmaržo lieliski, jo kas var būt labāks kā kompliments, tu tik labi smaržo no jebkura. Vīrieši, sievietes vienalga. Ja tev pasaka, ka tu labi smaržo, ak, Dievs, vienkārši paldies! Es vienkārši nevarētu labāk justies šodien vairāk. Tāpēc, ka tas ir tiešām liels kompliments. Un šie produkti patiešām liks jums smaržot neatvairām, dāmas. Atgriežoties pie I Can Buy Myself Flowers, mums ir šis lācītis, rožu lācītis, kas, manuprāt, ir ļoti skaists un ļoti skaists istabas dekors. Vienkārši Valentīna diena. Halo, mums nevajag vīrieti, lai dabūtu ziedus. Limited edition zeķu bikses ar tādām lielām pērlēm, dimantiem. Es nezinu. Special tights. Šīs ir tādiem skaistiem sarkaniem, ziliem dimantiem. Manuprāt, arī Valentīna dienā vai uz vakariņām vai vienkārši jebkur iztīsieties ļoti sievišķīgi un vienkārši varēs redzēt, ka jūs piedomājāt ar melnu klaitu vienkārši konči, tas tāds kā odziņa. Tie te ledus kubiciņi ar sirsniņām, tieši kā Valentīna dienai. Nu, es nezinu, vienkārši jūs varēsiet... Man tas ir ļoti saistīts ar nākamo, pagaidiet. Nākamā lieta ir šāda skaista stikla krūzīte. Jūs varēsiet savus ledus gabaliņus likt šajās krūzītē un dzert kādu pink drink. Īstenībā es nezinu, kāpēc tā fanoju par Valentīna dienu, jo es lielāko daļu no savas dzīves visu pavadīju Valentīna dienas vienu pats skatoties Titaniku, un varbūt izklausās depresīvi, bet patiesībā tas nav, jo es mīlēju katru sekundi no tā. Un tagad es to daru kopā ar savu draugu, kas ir vēl foršāk. No Valentīna diena tagad ir nedaudz īpašāka, bet arī iepriekš tas everything shower. Tur man bija vāna ar vānas bumbām. Tad es skatījos, man bija sava Valentīna dienas special time for me, un patiešām tas ir svarīgi atvēlēt savu to laiku un pavadīt laiku ar sevi, varbūt savu apbalvo ar kādu picu. Tāpēc tas bija amazing. Un turpinot ar traukiem, pēdējais ir šis te stikla aksesuāru šķīvītis. Ja tā to var nosaukt. Te var grēdzēntiņus nolikt, te var nolikt da jebko. Nopirku savu pilnībā tādu pašu. Tagad viņš stāv toltē. Es tur lieku savus zobu kapes un es nopirku jums The Monio Soy Wax Candle Wildflowers. Tātad šī, es jautāju viņiem, kuras ir viņu populārākās garšas, un viņi teica, ka Wildflowers ir visvairāk eksportētā laikam, un man bija tāds, es gribu tieši šo, jo Latvijā laikam arī tur bija citi topi, bet šis bija viens no topiem, un tieši eksportēšanas ziņā vislielākais tops. Tāpēc jā, es arī paņēmu jums stikla šajā burciņā, jo, man nepatīk vienkārši šis sveica, un viņi nav kur nolikt. Vai viņu varēja nolikt arī? Cik cute. Un viņi teica aptuveni 50 stundas, es atvainojos. Paldies, dodiet vēl. Šī bija arī īstenībā viena no dārgākajām lietām visam. Veseli 3 lūpu produkti. Tātad pirmais ir tāds neutral nude tonī, bet šī tumšākā. Viņu sauc Lip Hey, tas ir no Maybelline, un šīs ir ļoti labas lūpkrāsas. Man arī ir Maybelline lūpkrāsa, tieši šī paša kolekcija, tikai spilgt rozā. Bet šī ir tāda ikdienišķā krāsa, kas varētu būt meitenēm piemērotas, kurām patīk vairāk brūnīgie toni. Protams, ka mums arī ir rozā. Tas ir no NYX This is Juice Gloss Strawberry Flex Fat Oil no NYX Professional Makeup. Respektīvi, šī nav tik tumša, kā viņa izskatās. Tu viņu var lietot, manuprāt, kā lielisku coat pāri kaut kādām lūpkrāsām. Tas arī tās brūnīgais tonis, bet man personīgi ļoti patīk. Es nezinu, man šīs lip oils pašai ir 2 gabali. 2. Lūk, tas ir arī viss, ko es jums dāvināšu. Manuprāt, tas nav maz, un, laimīgā meitene, kas šo saņems, es tiešām tevi skauju, es visas jūs skauju un mīlu, un paldies, ka jūs šeit esat. Un tagad arī ķersimies pie noteikumiem, es centos tos minimalizēt, cik vien varu. Tātad pirmais ir noteikti pieskariet man YouTube, jo es plānoju būt ļoti aktīva, es gribu dalīties ar to, kas man ir svarīgs, es gribu runāt, un es ļoti ceru, ka es sasniegšu jūs, un jūs man dzirdēsiet. Otrais būtu pieskot arī manam Instagramam un TikTokam, just as bonus points. Trešais un vissvarīgākais solis šajā visā
ir uz manu e-pastu ališuks.story@gmail.com atsūtīt story. Atsūtiet jebkādu stāstu, kurā varbūt jūs gribat manu padomu, vai varbūt jūs vēlaties dzirdēt, ko es domāju par to, varbūt tas saistīts ar jūsu simpātijām. Šo es domāju priekš Girl Talk, bet arī puiši neatturoties, jo īstenībā laimēt šo savai draudzenei ir wow, cik forši. Tāpēc noteikti varat arī puiši iesūtīt jebkādu stāstu, kas saistīts ar varbūt mīlestību, ar kaut ko, par ko jums bail runāt, varbūt tas saistīts ar higiēnu. Es vēlos, varbūt jums kaut kā varu palīdzēt patiešām, jo tas ir anonīmi. Kaut kādu situāciju, kur jūs varbūt vēlaties man padomu, vai ko jūs vēlaties izrunāt, izanalizēt, kas notika, kāpēc notika un ko darīt lietas labā. Lai es zinu, ka jūs piedalāties, atstāj komentārā, kā tu piedalies, atstāj arī like šim video. Un Celebrus Beauty salons būs ļoti priecīgs, ja jūs piesakosiet viņu Instagramam, tāpēc noteikti aiziet un paskatieties, kā tas izskatās. Es arī šo pārbaudīšu, jo dāvanas, manuprāt, ir ļoti, ļoti foršas. Bet vai manā TikTokā šobrīd notiek vēl viens konkurss, kur jūs mierīgi varat doties un piedalīties. Tas arī ir Valentīna dienas stilā, bet tur ir vēl viena dāvana, atsevišķa dāvana. Un tagad otrā video daļa, kad jūs varat izbaudīt, kā es vienkārši staroju no laimes, jo es atvēršu vislielāko PR paciņu, kāda man jebkad gadā ir. Pagājušo gadu man arī bija, un tā bija vislielākā, un šogad Pohim Latvija atkal mani pārsteidz ar milzīgāko PR paciņu, kādu jebkad dzīvē es esmu redzējis kopš pagājušā gada, jo neko tik lielu es nekad nesaņemu, un esmu super pateicīga un milzīgs paldies! Pirmkārt jau tik skaista, mīksta kastīte, tāda samta. Šis iepakojums, tās detaļas. Oh my god, tas ir kolagēns! Sakrita ar jebkādu dzērienu. Kuras kolagēnu uzņemšana ikdienā palīdzēs matiem, celulīta pazīmes samazināt, ādas krāsu, ādas elastību, grumbas samazināt, uzlabot vielmaiņu, atbalstīt kaulu un locīto veselību. Nu, es vienkārši esmu dzirdējis kā cilvēks, ja, ka sievietēm īpaši ar gadiem nākot, kolagēns vienkārši vairs nesaražojas tik daudz pats organiski, tāpēc viņa uzņemšana ir ļoti, ļoti svarīga. Oh my god, cik tur daudz lietas! Lūpu zīmolītis. Viņš tik mīksts un patīkams un ļoti skaisti krāsa. Nu, vienkārši klasiskā brūnā. Tāda brūnīga ikdienišķa ļoti lieliska priekš ikdienas. Nourishing Sheer Lipstick. Cuteberry. Tieši komplektiņš, lūpu krāsa un lūpu zīmols tāds pats. Arī lūpu spīdums, kur tad bez tā. Viņi dara nopietnas lietas ar packaging, jo šis packaging ir vienkārši slay. Viņš dod luxury. It's giving, šis beigsies pēc 2 nedēļām man. Sejas primeris. Illuminating, tas arī ir labs plus, jo viņš spīd. Viņš tā kā pieniņš, ļoti, ļoti jauks, ļoti jauka tekstūra. Ak, mans Dievs! Can you just imagine? Es nevaru šī ir vienkārši. Ceram, šīs dāvanas liks tev pasmaidīt un iedvesmos palielināt sevi. XOXO. Paldies jums! Vienkārši es tiešām tā, es iešu raudāšu. Jo PR paciņas ir viena lieta, bet šis ir a whole another level. Šis ir vienkārši next level shit. Jo parasti, nu vai ne tev atraksta uzņēmums un tu piedāvā tev PR paciņu. Es mēdzu arī citreiz atteikt, jo man ir tā atbildība, kad man ir jāiepulst un man ir jāizmēģina un man citreiz ir pārāk daudz lietas on my plate. So es vienkārši saku, sorry, šobrīd nē, vai ne, jo es varu atteikties. Bet tā ir ļoti forša lieta, ka tu esi influenceris, tu vari vienkārši piekrist un izskatās šādi. Whiter looking teeth with one use. Balnošs zob. Vēl viena tāda līdzīga dry shampoo. Man it kā mati tiešām lēnām paliek netīri, bet tad, kad 4. 5. diena, tad es iepūšu man mierīgi izturu vēl dienu, jo man nav pārāk eļļaini, vai ne? Bet, nu, ak, mans Dievs! Cik laba izmēra maks un cik skaistā krāsā no Woman's Secret. Paskatieties, kā viņš taisās vaļā tā kā koferis. Dāvanu kupons 3 eiro vērtībā no Woman's Secret. Man nav vārdu. Es mēdzu citreiz ņemt, zinu, kā vairākus makus. Vienā ir skincare un tikpat lielā ir kosmētika. Šeit ielīst abi. Un šis ir perfekts priekš tripa. Mans mīļais veikaliņš, kurā strādā vienam no labākajiem draudzenēm, Klinta. Sveicien tev. Wink, wink. Man jau ir diezgan daudz produktu no šīs firmas, jo viņi var dabūt man forši atlaidītas. Un arī, zin kā, viņi man iesaka visu kaut ko forši, ko viņi izmēģina un kas ir jauns. Mani favorīti. Es jau redzu.
I know a good product when I see it. Šī eļļa man jau ir šobrīd mājās. Man ir vairākas pudeles viņai. Viena pudele jau iet uz beigām. Vispār šo izmanto visu man ģimene. Tāpēc viņi visi būs priecīgi un arī džimā izcili. Tātad tā ir almond oil, shower oil, un viņa padara to ādu patiešām tik maigu. Tu pat neesi uzsmērējis krēmu, bet ir sajūta, ka tavā ēdē jau ir uzsmērēts krēms, lai gan ir uzsmērēts es nomazgājis ar šo eļļu. Tā eļļa ir katra centa vērta, es vienkārši dievinu. Tas ir klasiskais viņa produkts, tas body oil. Long-lasting hydration and helps to smooth and beautify the skin. Respektīvi, šis ir alternatīvs krēmam. Ja tev vairāk patīk eļļas, tad izmanto āda eļļu. Un man ļoti patīk, jo man tieši eļļa nav. Hand and nail care. Love it. Man tieši vajadzēja tādu somiņā iemetumu roku krēmu, jo man ir bišķīt lielāks, un šis ir ļoti jauki izmēra. Nella Gems. Nella Gems. Es aizvēršu acis, jūs skaties pirmie. Kā jums patīk? Cik skaisti! Tagad trendā klasiskie tādi ļoti skaisti auskariņi ar to formu. Un tā ķēdīte tik sievšķīga, tik viegla. Un, mums ir saldumi no Skrīveru saldumiem. Un arī tas tik mīlīga sirsniņa. Šīs ir zemenes Baltijā šokolādē. Es gaidīšu, kas beidzot beigsies man diēta, un es varēšu ēst, jo šobrīd esmu uz diētas priekš savām zarnām. Es neēdu alergēnus, tur pienu, kviešus, olas, bet es šo nevienam nedošu, nedāvināšu nevienam tālāk. Zin kā ir tās konfekts, kas tev uzdāvina, viņas dāvina tālāk, un tad kāds cits dāvina tālāk, un tās konfekti līdz viņām beidzās termiņš. Un tad kāds viņas apēd. Un pēdējā paciņa, patiesi tam pērlēm. Ceļš uz izaugsmi. Esam izstrādījuši pārbaudītas metodas mērķu sasniegšanai, uzlabot dzīves kvalitāti. Šis wow! Ceļojuma plānotājs te ir, pasākuma plānotājs, dažādi hobiji, fitness izaicinājums, un man ļoti patīk patiešām tā ideja, un man nebija neviens tāds, un šajā gadā man ir uzstādīti daudz mērķi ar tādu self-growth un pašizaugsmi. Lūdzu, universitāte liec man mierā. Tāpēc es esmu tiešām tik priecīga par šo. Bučas jums, pohem! Un jā, paldies par šo. Esmu tiešām starā. Noteikti piedalieties konkursā, un tad jau tiksimies nākamajā reizē, kad es arī noteikti paziņošu konkursa rezultātus, vai arī aiznākamajā. Jo nākamajā reizē būs vlogs. Bet jā, atā!